bieži pie mums nāk klienti, kuriem kaut kas ir atgadījies. Mūsdienās cilvēki vairāk novērtē drošību vai mazāk? Tev ir rēģēšanas laiks, bet viņš mazina tās sekas. Klauvēja pie durvīm jau mazliet sit. Liela māja, neteikšu kur. Visi cieņi labi, ka vispār atbraucām un kas būtu, ja nebūtu vispār dienas atbrauc. Ja? Mēs skatāmies, kā mēs varam mazināt to cilvēcisko faktoru, lai maksimāli mazāk pieļautu kļūdas. Esmu gatavi individuāli strādāt ar katru klientu, mums rūp katrs klients un attiecīgi izrunāt tās detaļas, kas un kā. Man mērķis nav kaut ko pārdot, ko klientam nevajag, jo tas nav ilgtermiņā, un klients arī būs dusmīgs. Ideālais klients ir tas, kurš saprot, ka viņam to vajag, un es to varu viņam piedāvāt un iedot, un viņš būs priecīgs, un es būšu priecīgs. Šodien cilvēks aiz zīmola Edgars Matvējevs no uzņēmuma Mustang apsardze. Edgar, iepazīstini ar sevi un savu zīmolu. Labdien! Tātad, kā jau minēju, esmu Edgars Matvējevs no uzņēmuma Mustang apsardze. Pārstāvu šo uzņēmumu, darbojamies apsardzes sfērā, tad attiecīgi vajadzīgi jauni klienti, tāpēc esam šeit pastāstīt par sevīm, lai ar mums varētu iepazīties un lai jūs varat uzdot interesants jautājums man. Tad sāksim ar pirmo jautājumu. Pastāsti, kā radās Mustang apsardze? Radās, jāsāk laikam ar to, ka tas mums ir ģimenes arods. Mani vecāki sāka strādāt apsardzes sfērā 90. gados. Līdz Mustang apsardze ir cits uzņēmums ar citu brendu. Bet tas arods, tātad apsardzes ir pārņemts no tā laika. Tolaik 90. bija pieprasījums tirgu, kā radās apsardzes uzņēmumi, jo bija klienti un cilvēki, kam šis pakalpojums ļoti bija nepieciešams. Tāpēc mēs esam uzņēmums ar pieredzi, ar lielu pieredzi, un sākot no fiziskās apsardzes, beidzot ar tehnisko apsardzi, un par to varu dziļāk pastāstīt, ja ir interese. Jā, pirms pie tā atķeramies, pasāsti varbūt mazliet vairāk par pieprasījumu tirgu, ka bija pieprasījums tirgu. Kāds tas bija? Pieprasījums tirgu 90. protams, bija pēc fiziskās apsardzes, un daudziem vajadzēja nosargāt savus īpašumus, savus rūpnīcas vai noliktavu telpas, un attiecīgi ņēma fizisko apsardzi, bija ļoti pieprasīta fiziskā apsardze. Šobrīd fiziskā apsardze nav tik pieprasīta, viņa drīzāk ir specifiskiem objektiem. Un šobrīd cilvēki izmanto tehnisko apsardzi, respektīvi uzstāda signalizācijas, video novērošanas, un viņiem interes apkalpošana un rēģēšana trauksmes gadījumā. 90. tā bija dzīvā apsardze, tātad fiziskā tas ir dzīvais cilvēks, kas fiziski atradās objektā, un visbiežāk arī objektos bija arī pa vairākiem posteņiem vienlaicīgi, un bija savas prasības. Vispār sanāk tā, ka ir vairāk, kad nav tas pieprasījums pēc? Mazāk ir, agrāk fiziskā apsardze, daudz, kur bija, viņa bija benzīna tankos, ja mēs atceramies pārtikas veikali, daudz alkohola tirgoja 24/7, tad attiecīgi arī pārtikas veikalos bija fiziskā apsardze, daudz, kur fiziskā visparastākajās noliktavās vai pat mazos uzņēmumos jau bija fiziskā apsardze, garāžu kooperatīvos, kaut kur vēl līdz šai dienai, protams, ir tā fiziskā apsardze. Bet tagad jau klienti specifiskāk skatās, ja viņiem vajag kaut kādu caurlaižu režīmu vai kaut kādus pildīt administratīvās funkcijas, kas tur saistītas ar cilvēku uzskaiti vai kaut kādu atslēgu pieņemšanu un nodošanu, tad viņi izmanto to pakalpojumu. Bet visur, kur var aizstāt, jo fiziskā apsardze ir dārgs pakalpojums mūsdienās. Tad viņi aizstāja ar tehnisku apsardzi, kas ir pieejama gandrīz ikvienam, cenu ziņā. Un tāpēc arī tirgus tās korekcijas arī ir veids. Tad korekcijas, tavuprāt, tika veiktas laikam attīstoties vai arī kultūrai? Laikam arī tehniskiem risinājumiem attīstoties, jo skaidrs, ka signalizācijas kļuva pieejamāks un attiecīgi tas ir lētāk nekā dzīvo cilvēku algot. Un tad tīri matemātika, un matemātika dzīvē parasti visu arī saliek. Kas ir tās lielākās izmaiņas, kas ir bijušas no tad, kad tu sāki, un tagad tad tas arī varētu būt viens no, Protams, te var runāt arī par tehnika ļoti attīstās, analītika ļoti attīstās, ja mēs runājam par video novērošanu. Tur kādreiz mēs bijām priecīgi, ka mēs varam video novērošanu online redzēt caur interneta pieslēgumu kaut kur citur, un tas jau bija wow, mēs redzam kameras, neatrodoties objektā, un tas jau bija tur baigi forši, un mūsdienās, protams, tā jau ir analītiskā, tāda analītika, kas ļauj analizēt, respektīvi programma analizē, vai tā ir kustība, vai tas ir dzīvnieks, vai tas ir cilvēks, vai tā ir mašīna, kāda mašīnai numurzīme. Un tad tu vari katram objektam jau taisīt algoritmu,
Tātad, piemēram, ka naktī nedrīkst būt cilvēki, un algoritms seko parādās cilvēks, mums uzreiz uz pulti nāk izziņojums par trauksmi cilvēks. Mēs skatāmies, ko viņš tur dara, un tad attiecīgi kāda instrukcija vai sūtam ekipāžu, vai ziņojam klientam, un sistēma un tā analītika palīdz mums strādāt un izslēgt maksimāli cilvēcisko faktoru mūsu darbinieku, jo cilvēciskais faktors, protams, viņš ir, un bez tā mēs neko vēl neesam. Bet tas tās laikam, kā kuram uzņēmumam, arī mēs skatāmies, kā mēs varam mazināt to cilvēcisko faktoru, lai maksimāli mazāk pieļautu kļūdas savā darbībā vai pakalpojumu sniegšanā. Tas sanāk tā, ka jūs ejat uz to, lai lielāka drošība pat varētu nozīmēt, ka ir mazāk cilvēciskais faktors, tā kā nepieļaut to, ka notiek nevis... Mēs pirmkārt, lai mazinātu sekas, piemēram, mēs runājam par zādzību, skaidrs, ka ir atšķirība vai pamana un atbrauc ekipāžu un aizbiedē cilvēkus uz agļus, vai, piemēram, ja tur nav nekādas signalizācijas, viņi nav pieslēgti pie apsardzes firmas, un attiecīgi zagļi var visu nakti atrasties. Ir atšķirība, vai zaglis atradīsies minūtes kaut kādas, vai tās būs stundas, un bieži pie mums nāk klienti, kuriem kaut kas ir atgadījies, citiem tās kāda ir lielāka, citiem mazāka. Un tad mēs arī redzam tās situācijas, kad īpašumā nebija nekāda ne sistēma, ne arī neviens nereaģēja. Tāpēc skaidrs, ka tehniskās apsardzes risinājums, kad tev nav cilvēks objektā, tev ir rēģēšanas laiks, bet viņš mazina tās sekas, ko zagļi var izdarīt. Ņemam variantu, kad tur zagļi, piemēram, var atrasties vairākas stundas. Tad te arī jāsaprot katram klientam tas pakalpojums, ko mēs sniedzam un kas ietilpst tādā pakalpojumā. Tāpēc arī būtiski, es arī menedžeriem vienmēr saku, lai ar klientu izrunā, pastāsta, lai klients saprot, jo mums interesē ilgtermiņa attiecības, un attiecīgi mums nav interesi tur nopārdot vienreizēju tur darījumu un visu, un vairs neko nezinām, nedzirdam, mums interesē ilgtermiņā strādāt, un attiecīgi mums svarīgi arī, lai klients saprot, ko mēs sniedzam un ko viņš saņems. Ir kāds klients, kuram jūs šobrīd nevarat palīdzēt? Varbūt tas ir kāds uzņēmums vai kaut kāda nozare? Vai... Palīdzēt drošības jautājumos. Tie varētu būt pasākuma apsardze. Mēs pēdējā laikā uz pasākuma apsardze mazāk specializējamies, ja man spontāni pazuna un spontāni pasaka, ka vajag tur noteiktu cilvēku skaitu, tad mēs visbiežāk atskam, jo mums nav štats, kas sēž tur lielajā aktu zālē un gaida, kad kāds mazuma pazunīs. Attiecīgi mūsu darbinieki iet pēc grafika, laicīgi saskaņot, un ja spontāni zvana šodien un vajag ļoti, ļoti lielu cilvēku apjomu, tad tur mums nāksies atteikt, bet skaidrs, ka spontāni ar mazu cilvēku apjomu mēs varam nodrošināt, bet lielā aktu zāle nav pilna ar cilvēkiem, pagaidām tam budžets nav piešķirts, kā saka, sīva konkurence. Ja brauc, piemēram, kādas slavenība, viņš brauc, jūs tādu pakalpojumu laicīgi saskaņojot tādus pakalpojumus noteikti var nodrošināt. Te drīzāk stāsts, ja man spontāni pazina, pasaka, man vajag pēc stundas, tur 15 cilvēkus, tad es solīdi atteikšos, ja 15 cilvēku man nesēž aktu zālē, negaidīja. Tādu pakalpojumi, ja būtu pieprasīti un bieži prasītu, tad, protams, mēs to izdomātu, bet ja tāda pieprasījuma nāk reizi pusgadā, tad attiecīgi, tāda spontāni, es domāju, tad attiecīgi tiem spontāniem tie ir tie, kurus dažreiz mēs atsakam. Es biju TikTokā redzējis, ka tev bija pāris video, kur kaut kādā centrā pie tevis ir, un tur nereāli daudz ekrāna ir. Tu to var pastāstīt, kas tas ir? Online tātad mēs objektus piesaistām pirmkārt redzam online, kas notiek objektos, un mums ir tā analītiskā sistēma, kas izziņo operatoram. Pamatdarbs, protams, notiek uz tā analītiskās izziņošanas sistēmas, kur ir atsevišķi monitors, ir notikuma rinda. Operatoram ir jāpaskatās rullīts, kas atnāk, un jāpiespiež pulku, viņš ir apskatījies. Ja. Tie pārējie visi monitori, tie ir online monitori, papildus ar domu, ja viņš uz tās analītikas kaut ko pamana, tad viņš var apskatīties konkrēti. Par to labprāt kādreiz varam sataisīt sēriju vai nofilmēt pie mums mūsu klientu apkalpošanas centrā, un tad pastāstīšu vairāk, bet pamata uzsvars ir uz analītiku, bez analītikas. Kādreiz mēs strādājam bez analītikas, un skaidrs, kad bija tie gadījumi, kad operators sēž, skatās uz monitoriem, tur notiek kaut kas slikts, un viņš vienkārši nepamanā, jo nav analītikas un attiecīgi izziņošanas sistēma. Ja tādas nav, tad te ir rodas cilvēciskais faktors. Pie tam mums vienmēr bija arī kameras, un mēs redzējām arī, ko mūsu darbinieki dara, bet nevienmēr pat viņš skatās tur, kur viņam ir jāskatās. Ir koeficients, ka viņš visu pamana. Tā ir prakse, un, protams, arī
ne bez kļūdām. Mēs kā uzņēmums arī strādājot ar kaut kādu noteiktu objektu skaitu, cilvēkiem, darbiniekiem, partneriem. Skaidrs, ka ir bijušas arī kļūdas, no kļūdām mācāmies, ejam uz priekšu, domājam tā, lai nepieļautu kļūdas, ko darīt, kādu mehānismu tā tālāk, ne bez tā. Ar to analītiku arī ir iespēja, iepriekš stāstīja, ka jūs varat atšķirt cilvēku no, piemēram, dzīvniekiem. Cilvēks nedrīkst atrasties. Ir atkarīgs jau no ražotāja, no sistēmas, kas ir uzstādīta, tāpēc arī svarīgi ir no starta ar klientu izrunāt, kas ir nepieciešams, kāda funkcionalitāte konkrētam objektam, un tad attiecīgi mēs varam piedāvāt risinājumu, jo arī ir vecākas, ir jaunākas sistēmas, kurās ir jau šīs funkcijas integrētas, ir kur nav, tāpēc tas viss ir runājams un arī modernizējams, jo skaidrs laiks iet un modernizēt sistēmas arī vajag. Tad sanāk, piemēram, ja man ir lauka īpašums, man tur suņi, piemēram, dzīvo pa nakti, kameras redz suņus, viņi, tā kā man nenāk nekāds tur trauksmes signāls, bet ja kaut kāds cilvēks man staigā, tad atnāk, ja? To var atregulēt, un te arī ir sistēmas, ko mēs varam atregulēt kā lokāli uzņēmumi, jo mums vairāk video novērošana ņem uzņēmumi. Privātpersonām, lai nāk ziņas un push notifikācijas telefonā, un tad attiecīgi klients var apstrādāt. Ja vajag. Privātpersonām mēs vairāk sniedzam standarta tehnisko apsardzi, tātad ir signalizācija, ir trauksme, brauc ekipāža, standarta pakalpojums. Pa video novērošanu tādu jau analītiku, arī kaut kur numurzīmu nolasīšanu, Face ID, to pārstāv ņem uzņēmumi. Vismaz šobrīd. Tāpēc uzņēmumi laipni lūgti, tāpat arī privāti personas, ja kaut ko vajag, protams, arī un izkonsultēsim. Pa konsultācijām mēs nekad neņemam maksu. Mēs to taisam bezmaksas, un es uzskatu, ka ir vērts arī pat, ja nezinu, ko vajag, kādu pakalpojumu vajag, vai arī, ja jums jau ir esoša apsardzes uzņēmums vai piegādātājs, droši var pasaukt mūs, mēs neitrāli varam izstāstīt savu redzējumu, iedot savu piedāvājumu, un tad jau var izvērtēt. Interesē, neinteresē un tā tālāk. Kā arī kādreiz neinteresē, man vienmēr interesanti uzklausīt, kāpēc neinteresē, un zināt, tad, kas klientu mulsina. Izrietot no šā, ko tu tikko minēji, kā tavuprāt ir mūsdienās cilvēki vairāk novērtē drošību vai mazāk, vai mūsdienās ir tā, ka ir izplatītāks smīts, kā ar mani jau nekas nenotiks? Tāds plašs jēdziens. Viens ir, ja mēs runājam par zādzībām, otrs, ja mēs runājam par publiskām vietām, kur dažreiz var kāds arī neapmierināts apmeklētājs būt un vēl kaut ko, ka vajag, lai atbrauc tā ekipāža un nomierina vai palīdz vismaz izvadīt to cilvēku ārā vai vismaz izkomunicē, jo parasti, kad apsargs atbrauc, ir jau mierīgāk uzreiz. Un cits tās arī, ja mēs runājam par ugunsdrošību, jo tas ir atkal ugunsgrēki mēdz gadīties un diemžēl, un te arī stāsts dažreiz klienti uzliek sistēmu apsardzes, kas vairāk ir uz kustībām pret zaguļiem, bet nepadomā pa ugunsdrošību. Tāpat arī pa video novērošanu. Viens ir video novērošana klasiskā standarta, otrs ir ieliek termālās kameras, kas pamana tātad, ka ir aizdegšanās temperatūras svārstības, nāk atsevišķi cita trauksme. Termālās kameras mūsdienās paliek jau līdzīgi kā medniekiem pieejamāks, un tā cena ir labāka, ko agrāk arī, nezināju, tāpēc arī iesaku silti pa termālām kamerām padomāt, jo, ugunsgrēks, protams, tā ir traka lieta, un teikt, ka viss ir pasargāti no ugunsgrēka, tā nevar. Jā. Un tad trešais piekļuves kontrolas sistēma, tātad īpaši uzņēmumiem, kur vajag uzskaitīt, kurš darbinieks kurā telpā var iekļūt, kur nevar iekļūt. Tādas sistēmas mēs liekam, lai ir konkrēti maršruti, respektīvi. Šie darbinieki var iet tajās telpās, citi darbinieki var visās telpās iet, tā pa grupām mēs sadalīt. Piekļuves kontrola, tā ir atsevišķs segments, un tad attiecīgi var taisīt kaut kādu drošības risinājumu uzņēmumam un atdalīt pa sektoriem, kurš darbinieks var iet, kurš nevar. Vai vienkārši vienas durvis, un kur mēs filtrējam, vai tas ir darbinieks vai apmeklētājs, kaut vai tā primitīvi runājot. Iepriekš arī pastāstīju mazu starpību starp privātpersonu un uzņēmumu. Kā noteikti, ja arī tāpat situācija tur cilvēks nedrīkst atrasties teritorijā. Privātpersonai, piemēram, tur
viņš atšķiras suns no cilvēka, viņam atnāk ziņojums, kā ar uzņēmumam kontaktpersonai atnāk Te jau atkarīgs ir no iekšējās instrukcijas ar konkrēto klientu teritoriju. Ja tā ir slēgta teritorija un tur nedrīkst atrasties cilvēki un tiek konstatēts cilvēks, uz turien tiek sūtīta ekipāža un attiecīgi jau tiek runāts, kā viņš iekļuva slēgtajā teritorijā un tā tālāk. Plus kameras biežāk mēs liekam arī pa perimetru un attiecīgi, ja mēs redzam, kad naktī iekļūšana notiek lecot pāri žogam, tad attiecīgi tur jau ir loģika, ka brauc ekipāža aiztur un tad jau skaidrojamies, kāpēc viņš lec pāri žogam un kas notiek un tā. Tas sanāk tā, ka naktī uzņēmējs tā kā netiek tirdīts, jā? Viņš tiek, bet mēs jau tad ar katru izrunājam instrukciju, kādos gadījumos zvanīt. Okay. Ir klienti, kam ļoti patīk, viņiem vienmēr zvana pa jebko, padīt tur signalizācijas sistēmai jau baterijas sēžās, bet vēl viņas strādā un viņiem gribas, lai viņiem pazvanīt. Ir klienti, kas pasaka, naktī man nezvanat. Un lielākā daļa, ja mēs runājam par signalizāciju, tad ar domu, ja ir viltus trauksme, lai naktī viņiem nezvana, jo viņiem, piemēram, varbūt vairāk objektu, un ja pa katru objektu zvanīs, kad tur atbrauc apsargi un konstatē, ka viss kārtībā, ielaušanās nav, ugunsgrēka nav. Tad attiecīgi negrib, lai viņam zvana. Bet tā atkal stāsts. Katram klientam ir savu programmā klienta kartiņa, kur mēs arī atzīmējam nepieciešamo, ko klients gaida un ko grib. Forši tas sanāk tā, ka arī uzņēmumi, kas piesakās, viņi var visu pielāgot savām vajadzībām. Visu pielāgot, jā, standartā ir kaut kādi tradicionāli mums paņēmieni, ko mēs izstāstam, ko mēs rekomendējam, un tad klients ir pasaka, vai jā, vai nē, tāpat arī uzņēmumi parasti ir vairākas kontaktpersonas, mēs vienmēr precizējam arī secību, kādā ir jāzina, respektīvi, ja ir uzņēmums iedot 5 kontaktpersonas, būs vienmēr secīgi sakārtots, kura būs pirmā, kam zvanam, 2., 3., 4., 5. un tā tālāk. Tāpēc tas ir svarīgi, plus, no kontrolas viedokļa mēs visu ierakstam, sarunas starp darbiniekiem, iekštelpās, sarunas ar klientiem, mēs pabrīdinam, kad tiek veikts zvans, un tad mēs attiecīgi varam vienmēr arī dzirdēt, kurš kuram ir teicis. Kad, teiksim, nebija ieraksta sistēma, un kādreiz pēc tam bija grūti saprast, klients saka vienu, un darbinieks otru, un tad kur kas tagad viss vienkārši noklausamies. Saprotam. Patinot laiku mazliet atpakaļ, tu minēji to, ka vecāki aizsāk šo visu. Jā. Abi vecāki vai? Abi vecāki, jā, tēvs, protams, startā, kā jau vīriešu pārstāvis bija aktīvs, bet viņam arī vajadzēja lietvedības jautājumus palīdzēt, un tad attiecīgi, jā, abi, un šobrīd ir tā, ka es arī aktīvi gribu, lai viņi arī piedalās visos procesos, jo ģimenes locekļi vienmēr visu labāk izdarīs un godprātīgāk, tāpēc neatlaidīgi, ja startā, kad vēl pabeidzu skolu, uzreiz strādāju paralēli un arī jau skolas laikā, brīvlaikos strādāju. Ko tu darīji? Tad sākot no parasta sarga, visus montāžu darbus, arī signalizācijas uzstādīšanas, Admirāļu klubu sargāja, pat bija tās klubs, jā, respektīvi dažādos objektos, varbūt ne tik ilgi, bet pasargāt, pastrādāt, un posmus visus esmu izgājis arī lietvedībā, tur rēķinu izrakstīšana, jumis programma, bankas savadīšana un vēl tātad, tas ir svarīgi, jo, lai tu arī, teiksim tā, strādāt tālāk ar cilvēkiem, ar darbiniekiem, tev ir jāsaprot no A līdz Z, ko tad tiem darbiniekiem ir jādara, tāpēc pašam jau arī ir jābūt izglītotam, un tad tu arī var prasīt. Tu pats biji motivēts to darīt? Jā, es uzskatu, ka noteikti jā, man patika, ļoti patika, un arī tagad patīk uzņēmējdarbība. Kā jau jebkuram no darba ir nogurums, bet viņš ir patīkams salīdzinoši. Jā, tā, es uzskatu, esmu savā vietā. Ja man tagad vajadzētu strādāt par auklīti bērndārzā, jā, man liekas, man būtu ļoti grūti, ja es nebūtu savā vietā, jo es, kad paskatos, ka tās auklītes bērni, tur vecāki nāk no rītiem, pagrūti, jā, un tad te es varu pateikt, ka esmu savā vietā, un man patīk, nogurums ir, protams, bet, viņš kopumā ir patīkams, tāpēc, jā, esmu savā vietā. Tikko minēji jau par bērniem, jā? Jā. Tev Četri bērni. 4 bērni. Jā. Apsveic. Tāpēc cerams, ka arī bērni gribēs strādāt aktīvi, un mēs jau tā jau skatoties uz nākotnē. Ir dēli? Cerams, ka arodas tālāk, jā, 3 dēli, un 1 meitiņa. Super.
Tāpēc, cerams, gribēs strādāt, un attiecīgi būs tālāk nodots. Arī tāds ģimenisks jautājums. Vai ir kādas vērtības no tēva, kuras tu esi paņēmis, kuras vēl aizvien ir uzņēmumā, neskatoties uz to, ka tāda modernizācija notikusi? Laikam kaut kādas darba vadlīnijas vienmēr tiek ņemtas jau no šiem pirmsākumiem, un tas ir normāli, un arī ja mēs runājam par to pašu klientu apkalpošanu vai komunikāciju ar klientu, un saka, arī ir problēmas, viņas ir jārisina. Problēmas mēdz būt, ja tu strādā ar apjomu, kaut kas neiet pēc plāna, vai mūsu darbinieks kaut ko nav korekti izdarījis. Tātad, ja tu strādā ar apjomu vai strādā ar to pašu, teiksim, dzīvo fizisko apsardzi un ar dažādu arī, teiksim, augu līmeni, jo ir mums konkurence, ir daudz apsardzes uzņēmumi, un tad attiecīgi tev ir arī jādod adekvāta cena, un mēs būtu kaut kādi tādi riski un atgadījumi, un kad tādi atgadījumi notiek, ko esmu pārņēmis, galvenais, kad jāsēžas pie galda, jārunā, jārisina, jādomā, un tad tā ir tā, man liekas, skola, kas jau ir no bērnības man iedot, un jā, tas ir būtiski. To es arī iesaku arī citiem. Tā darīt. Tur būtu arī pastāstīt, kas bija tās svarīgākās vai sarežģītākās lietas, kuras bija jāmodernizē salīdzinājumā ar to, kad tu sāki strādāt? Kad es sāku strādāt, skaidrs, kad mēs agrāk vispār kā tehniskie risinājumi, jo agrāk mēs vairāk peļņa bija no fiziskās apsardzes, tagad ir otrādi fiziskā apsardze, un mēs viņu uzturam kā tādu pakalpojumu veidu. Ar domu, ka atceramies, ka kādreiz ļoti labi pelnījām uz fiziskās apsardzes, viņš mums bija, bet tagad mēs viņu uzturam tā tīri kā kaut kāda infrastruktūra, jo tās cenas un tā politika tagad ir nepārāk labā stāvoklī. Tātad uzņēmumi vienkārši viņu tur kā kaut kāda infrastruktūra un gaidot labākus laikus. Jā. Attiecīgi visi tehniskie risinājumi, visas inovācijas, integrācijas, jā, tātad darbs pie tā, lai mēs varētu pieslēgt kaut kādas sistēmas pie sevīm un modernizēt, par to pašu tur call centru runājam, kur mums tie monitori un tā tālāk. Skaidrs, ka tie bija tie laika momenti, kas bija tādi grūtākie. Tad visi pārējie, laikam, klasiski, kā jebkurš uzņēmums, kas saskaras ar inflācijām, ar cenu izmaiņām, ar debitoriem. Jā, tie ir mūžīgie jautājumi, kas, laikam, ir katram uzņēmumam. Mums tā skaitā, tad attiecīgi, tie izaicinājumi ir visiem. Pa viņiem, laikam, nerunāšu, bet, viņi, protams, arī ir. Jā. Vēl viens jautājums par ģimeni? Jā. Esmu dzirdējis to, ka tu daudz strādā, daudz stundas, un esmu pat tevi vakarā redzējis objektā. Jā, tavā objektā es braucu, uzpildīju degvielu, un tu biji ar apsardzes mašīnu, runāji, strādāji. Jā, dažreiz mūsu sfērā labāk uzreiz kaut kāds jautājums atrisināt, nevis atlikt uz ilgāku laiku, un īpaši, ja klientam vajag tur spontāni tagad uzreiz, labāk uzreiz izdaram un miers. Skaidrs, kad apakšā ir komanda, nevis viens, un forša komanda ir, paldies komandai, visa cieņa. Protams, es uzskatu strādīgies un cenšamies arī vienmēr uz telefonu atbildēt un tā tālāk. Mums ir diennakts tas call centrs, kurus arī klientiem saku, ka jā, kādreiz man sazvanīt nevar, droši, tad caur call centru. Bet pats, kad es eju gulēt, man ir lauktiņš piegulds kā visiem, un ir tie skairuņi no telefonas, pat skairuņus tā pret sevi pagriežu. Kad eju gulēt, jā, lai ātrāk sadzirdētu un nepamodinātu bērnus. Un cenšos vienmēr klausuli pacelt, jā, tas tā tīri pa darbu runājot, bet, skaidrs, esmu cilvēks, kādreiz varu arī nepacelt, bet, cenšos. Tev ir diezgan liela komanda. Ja runāt par fizisko apsardzi, mēs esam ļoti samazinājušies gadiem, kā teikt, laikam ir tas stāsts pa ekonomisko stāvokli un pieprasījumu tirgu. Jā. Ja mēs runājam atkal par tehniskiem risinājumiem, par meistariem, tad mēs atkal palielinamies un audzējam, jo jūtam, ka ir pieprasījums, cilvēkiem vajag arī montāžas, ugunsdrošības, tātad piekļuves kontrols, video novērošanas, apsardzes signalizācijas. Palielam tā ir vaistrāva, mums ir atsevišķi nodaļa vaistrāvnieku meistaru, un attiecīgi veicam dažādu veidu montāžas un apkalpošanas, jo apkalpošanas jau arī pēc tam ir vajadzīgas īpaši industriāliem objektiem, un tie pašai ugunsdrošībai arī ir pēc normatīviem aktiem ir arī prasības,
kad ir jāveic, cik bieži ir jāveic tā apkalpošanas sistēmām, un attiecīgi mēs šo servisu arī piedāvājam klientam. Agrāk mēs to nepiedāvājam, 90. Un tagad arī visu šo spektru ar apkalpošanām, kāds vispār nodeļa mums uzņēmumā ir. Cik jums ir plus-mínus objekti šobrīd? Objekti mums ir dažādi, mēs viņus iedalām, kaut kādi objekti ir, mums vajag vairāk noteikti. Vajag vairāk. Jā. Skaidrs, ka tie nav tur 10 vai 100, bet ir vairāk. Bet priekš Latvijas es uzskatu, ka mums vajag vairāk, un mēs gribam, un tāpēc, reģionos, kur mums nav savu ekipāžu, mēs ļoti labi strādājam arī ar sadarbības partneriem, kas reaģē uz objektu, tātad mēs paņemam signālu savu call centru, mūsu meistari visu apkalpo izdevīgā klientam, lai brauc pie viņa mūsu sadarbības partneru ekipāžu, tad mēs piesaistam sadarbības partneri, kā rezultātā mēs strādājam pa visu Latviju un attiecīgi arī dažādos lauku reģionos, dažreiz, kur klienti pat nezina, droši var zvanīt mums, mēs ieteiksim un iedosim risinājumu. Jā, pieslēdzot pie sevi. Man tā šeit, ka es nevienam citam jūsu konkurentam neesmu tik daudz uzlīmes redzējis, tā kā jums uz visādiem objektiem. Pa mārketingu, vēsturiski es atceros, kad senāk man bija pazinījis klients, saka, es tik ilgi braucu pakaļ jūsu ekipāžai, es saku, kas notika? Viņš saka, es pamanīju apsūdzu mašīnu, reģionā, ja nemaldos, Tumšupa bija, kad no Garkalnas braucu uz Tumšupu. Es braucu pakaļ jūsu darbiniekam, un es saku, pazudīt, numuru nekāda nav, mazu uzlīmīta, un tad bija mudē zilā līnija, un uz durvīm tikai bija maz uzlīmīta, neviena telefona numura nekā nebija. Tad attiecīgi, bišķi mēs reformējām mārketingu, tad tas bija man mājiens, ka vajag pa mārketingu un pa uzlīmēm kaut ko sāk domāt, ka cilvēki speciāli brauc pakaļ mūsu darbiniekam, lai pieteiktos uz pakalpojumiem. Tad iziets arī tāds laiks. Vēl viens jautājums par ģimeni. Tas ļoti interesanti. 4 bērni. Un tu pats arī atbildi uz vairākiem klientu zvaniem. Centies vienmēr atbildēt. Cenšos. Cenšos. Kā tev sanāk balansēt? Paveicos ar sievu. Visu cīņu. Sieva, mums daudz kas ģimenē arī, kas ko dara, ir sadalīts. Es pilnvērtīgi, man ir laiks darbam, un darbam tiek veltīts diezgan daudz, bet pa ģimeni cenšos arī neaizmirst, un es uzskatu, ka labāk mazāk, bet kvalitatīvu laiku veltīt. Tātad dažreiz nevis tā, ka tu daudz laika velti, bet nav kvalitātes, labāk mazāk, bet kvalitatīvāk pa to laiku. Tad pa ģimeni. Forši. Par labām sievām, spēcīgām sievām, Kas ir bijis visgrūtākais? Arī šobrīd, kas ir visgrūtākais tavā nozarē? Tehnoloģijas, cilvēku resursi, konkurenti. Kas ir tas, kas tev šobrīd sagādās? Ekonomika. Ekonomika skar mūs visus, tātad klientu pirktspēju un attiecīgi arī maksāšanas kultūru un tā tālāk, jo par maksāšanas kultūru arī mēs varam ilgi un dikti var runāt un stāstīt, jo ir ļoti apzināti un labi klienti, kas laicīgi maksā, uzreiz tur saņem rēķinu maksā, visi cieņa tādiem, un ir masa, kas pakavē, un attiecīgi mums arī visu laiku ir jautājums, vai mums vajadzētu samazināt uzņēmumu darbiniekus pa trešdaļu, un tad mēs arī tos debitorus savajos, kas mums laicīgi nemaksā, varētu atteikties no viņiem. Vai atstāt un mēģināt tad kaut kā tā pa vidu starp debitoriem, sanāk, mums kavē, mēs kādreiz kādam pakavējam, un tad attiecīgi baigi jākomunicē gan ar klientu, gan ar saviem sadarbības partneriem, tāpēc tāda māka to vadīt, runāt un atgriežoties un komunicēt. Galvenais ir komunicēt ar cilvēkiem, tad jau. Tāda opcija kā automātiskais maksājums? Jā, tā ir iesaku. Man patīk. To iesaku visiem saviem klientiem. Bet lielākiem biznesiem laikam grūtāk ar to ir, Kas tavā pieredzē ir tie, kas tur varbūt visbiežāk kavē maksājumus? Ir mazie vai lielie? Dažādi, jo ir bijis novērojams, ka klients labi maksāja agrāk, kā pulkstenis, un viņiem pašam ekonomiski kaut kas neiet kārtībā, un viņš sāk buksēt, Bet es zinu, kāds viņš bija maksātājs kādreiz, ir savu vēsturi to klientu, un tad mēs pacietīgi arī varam pagaidīt, un pakomunicēt un izrunāt, Es ceru, ka arī to klienti novērtē, ka viņi arī saprot, ka, kur varam mēs paņem pretī normas robežos un cenšamies rast to kompromisu. Ir bijis, protams, daudz gadījumu, kad uzņēmumi nobankrotē, un tad skaidrs, ka mums tā summa vienkārši uzkarās. Uzņēmēju darbībā Latvijā laikam tas ir nekas jauns, tāpēc
Citi uzņēmēji, es domāju, tā labi saprot, pa ko es runāju. Kā jūs izvēlaties tos cilvēkus, kurus jūs pieņemat darbā? Nu, primāri laikam te ir jāsāk no tā, ka lielākai daļai vajadzīgs klientu budžets. Diemžēl. Tāda bruņota fiziskā apsardze mums ir, bet viņi ir kā izņēmumi, jā, kur klients gatavs par to maksāt. Lielākajai daļai vajag budžetu. Jā, īpaši mēs par būvlaukumiem runājam un tā tālāk, viņi visiem vajadzīga cena. Nu, tad, attiecīgi, kad ir zema cena un liela konkurence, tad tie kriteriji nav tie labākie. Tā diplomātiski atbildēja. Jā, bet varbūt tur ir pastāstīt cilvēkiem, kuri skatās, kuriem varbūt jau ir radusies interese, ar kādām cenām būtu jārēķinās privātpersonām, kaut vai, piemēram, visu. Privātpersonām īstenībā vislabāk ir zvanīt, pieteikties, un tad izrunāsim, jo tālāk no ringas, jo cenas ir lielākas, jo te ir jautājums noslogojums uz to ekipāžu. Ja mazāk objektu, jo cenai būs jābūt lielākai, lai tu ekipāžu varētu apsardz uzņēmums uzturēt. Tāpēc dažreiz lauku reģionos cenas ir lielākas nekā Rīgā. Tā ir ļoti bieži parādīta, tāpēc cenas ir dažādas un attiecīgi labāk pieteikties un jau precīzi iedot cenas, lai es tagad nenosaucu pa maz vai pa daudz, labāk pieskaties un iedosim piedāvājumu. Varētu būt tā, ka lauku reģionos arī notiek vairāk sādzību nekā Rīgas reģionā? Nav izteikti, jā, jo klasiski Pierīga arī diezgan, tad, ka sādzības viens tās, ugunsdrošība otrs tās, un tāpēc te, kurā segmentā, ja mēs skatāmies to statistiku. Varbūt tu atceries un vari padalīties ar kādu reizi, kad tava komanda izglāba situāciju, kādu interesantu? Dažādas situācijas ir bijis, ja runāt par to pašu ugunsgrēku. Mums ir bijis, kad apsargs atbrauc, konstatē, klauvēja pie durvīm, jau mazliet sit, liela māja, neteikšu kur, bet klients neapmierināts iziet ārā, ar domu uzbauro nedaudz uz mūsu darbinieku. Darbinieks kā, tev tur jau aizkradēk, viņam liela māja. Un tad visu ģimene, visu kārtībā, forši visu pamanīja maleči, nākošajā dienā zvans Edgaram, visu cieņu un tā tālāk, jā. Bija gadījumi īstenībā daudz ir interesanti. Jā, bija stāsts arī zvanīja ar domu, ar pretensiju, kad no otrā stāva līdz pirmajam stāvam seifu iznesu, bet mūsu ekipāža atbrauc un zagļi nepaspēja to seifu tālāk ārā. Un ar domu, kad kā tā, ko tagad viņam darīt, kā uz otru stāvu to seifu, kā saka, aiznest, es ieteicu viņam, ka seifam jābūt pieskrūvētam pirmkārt, jo bieži vien zagļi nonāk līdz seifam, bet viņš ir labi pieskrūvēts, viņi tur neko izdarīt nepaspēja, kamēr brauc ekipāžu atkal rēģēšanas laiks. Un tad nākošajā dienā viņš man zvana, saka, ka tie zagļi izrādās aizgāja pie kaimiņa, kaimiņam nebija vispār signalizācijas, un kamēr tur policija visi bija, tie zagļi atradās kaimiņa mājā, pa to laiku visu māju izvandīju. Tad man paziņoja, pateica, ka viņš tomēr saprot, ka ir rēģēšanas laiks. Un visi cieņa labi, ka vispār atbraucām, un kas būtu, ja nebūtu vispār neviens atbraucis. Atkal tāds stāsts. Jā. Stāsti dažādi. Ir stāsti, kad darbinieks apsaks mūs atbrauc, un viņi jau arī pierod, ka bieži ir viltus trauksmes, mierīgi iet pa objektu un dzirt otrā stāvā skaņas. Jā. Ar domu, un viņš nemaz nedomāja, kad tur kāds varētu būt, un beigās tur cilvēks, atbrauc papildus ekipāžu, aizturam, un tad jautājām, kā viņš saka, kā, tā bija lauku māja, pīkstēja tā klaviatūra un sirēna, tas zaglis visu nolauza, domāju, ka lokāla sistēma. Mierīgi tālāk darbojās, nemaz nedomāja, un priekš zagļi bija šoks, ka kāds atbrauc. Un mūsu darbinieks ar domu, kad jau atbrauc, domāju, ka gan jau, ka ir aizmukuši jau, ar domu, ka preventīvi vienmēr atbrauc, bet tādā brīdī jau neviena nav. Tad tie stāstījām dažādi. Laikam nemocīšos ar stāstiem, tad es skatos jau klusuma pauze iestājusies. Nē, ir interesanti. Benjamins Franklins ir teicis, Dievs sargā tos, kas paši sevi sargā. Un latvieši ir atvasinājuši, ja pats sevi nesargās, Dievs sevi nesargās. Un šeit arī man tā šeit ir. Ja nebūtu tās apsardzes, tā kā tas piemērs, kur kamēr tur policija ņemās vienā mājā, kaimiņu aptīri. Tas ir, domāju, ļoti labs.
vajadzētu būt labai motivācijai. Tāpēc katram arī jāizvērtē kādas vērtības, kādi riski, jā, jo daudziem jau arī nav tas, ka tie materiāli riski, daudziem nepatīk, kāds viņa īpašumā var atrasties vai apmetināties uz naktsmītni. Un tā tālāk skaidrs, ka viņi grib, lai, ja arī ielaušanās, tad, lai tiek tas pamanīts, konstatēts, atbraukt lai atbrauc ekipāžu. Un tā tad nevienmēr pret tīri materiālām, tur baidās, ka televizors nozags, pie tam mūsdienās tagad televizors baigi jau nezog. Jā. Varbūt ir kāda statistika, kas ir tās lietas, ko visbiežāk zog, un vai tās ir iekšā mājā vai pie mājas? Ja pa privātu māju sektoru, tad, protams, viss, kas saistīts ar, bižutērija rotas lietas, pie tam zagru tur nešķiro, vai bižutērija vai rotas lietas, jā, bieži vien alkohols, cik tas jūtīgi nebūtu, bet, laikam, kā saka, ja pamana, kas par rokai ir, tad alkohols arī pazūd, jā. Tad attiecīgi dažādas saimniecības, tur zāģi un instrumenti, un bieži novērots arī jaunbūvēs, kad instrumenti pazūd. Ja, piemēram, uzņēmumiem no teritorijām kaut ko stiep jārā? Teritorijas dažādas, tur jāsāk ar degvielu, laikam, arī klasika, tur, smagās mašīnas vai tehnika kaut kāds tā degviela, vai kas, ko viegli var aiznest un tā tālāk. Tāpēc, dažreiz uzņēmumi arī skatās, lai tur bērni neiekļūst, vai tās ir kaut kāds, piemēram, tur nepabeigtas celtnes vai avārijas, tur, tādas celtnes. Tad liek dažreiz video novērošanu, lai, bērni tur neatrastos un no drošības viedokļa arī tā. Varbūt varat pastāstīt vairāk par to ugunsdrošību. Viņa jums bija no paša sākuma, vai arī jūs viņu? Ugunsdrošība mums startā bija tīri, kad viņa ir uzstādīta, mēs pieslēdzam, ir trauksme, ekipāža brauc. Tas bija tas pirmsākums, bet laikgaitām attīstījām montāžas, un tad līdz pat jau visai uzstādīšanai, apkalpošanai, kad atbrauc un parakstās žurnālā, un arī dokumentācijas izstrāde, protams, un tāds viss spektrs. Tu varbūt arī mazliet pastāstīt, kas jums ir no pakalpojumiem, ko jūs varat piedāvāt, jo es jau godīgi biju domājis, ka ir vienkārši fiziskā un kameras. Jā, nav tikai apsardzes, tātad mums viss, kas saistīts ar Vaistrālu tieši par kontrols sistēmām, jo kontrols sistēmas tas ir uz durvīm gan chipkartes, Face ID, tad ārā ir tur uz mašīnu numurzīm nolasīšanām, tad dažādas apsardzes sensori, kas arī gaisa kvalitātes sensori, ūdens noplūdes sensori, tiem gribas sataisīt forši māju vai kaut kādas relēs, kur pēc scenārija gaismas ieslēdzās kaut kādā laikā, vai es varu attālināt, ieslēgt jebko, vai vārtus atvērt, aizvērt. Ja to visu mēs uzstādām, un attiecīgi mēs arī to lauciņu attīstam. Skaidrs, ka kuram uzņēmumu viens ir, ka varbūt mēs gribētu to fizisko profesionālu apsardzi, bet fiziskā profesionāla apsardzi visiem vajadzīgs budžets, lielākoties. Ja ir izņēmumi un visi cieņa, labi, ka ir izņēmumi, bet lielākoties budžets. Tad mēs, protams, labāk gribam piedāvāt to, ko paši pa ko būsim priecīgi, ka mēs piedāvājam kaut ko labu, kvalitatīvu. Tātad montāžas, tas ir tas segments, kas mums patīk un gribam montēt, uzstādīt dažādas sistēmas. Sistēmas arī laikam ejot mainās, tāpēc arī sekojam jaunākām tendencēm un integrācijām un tā tālāk. Minēja par gaisa kvalitāti. Tas arī ir zem drošības? Jā, tas ir zem Vaistrāvas, jā. Tu guli mājās. Ja tev ir labs gaisa telpā, tu izgulēsies un varēsi labi mani intervēt. Ja gaisa telpā ir slikts, iespējams, tev būs nelaba sajūta nākošajā dienā vai vēl kaut kas. Tātad, ja tu domā par produktivitāti, tev vajadzīgs gaisa kvalitātes sensors. Un būtu forši, ka viņš ir integrēts vienā aplikācijā ar apsardzes iekārtām, un viņš tev arī push notifikācijas sūta, ka jau vajag izveidināt to telpu. Lai nav tā, ka tev pašam jāskatās, bet lai viņš jau tev ziņo. Tad tu vari domāt, vai attaisīt logu izveidināt, vai kaut kādu jau ventilācijas sistēmu nopietnāku likt. To var izvērtēt, tāpēc iesaku, ja nav. Tā ir arī tas CO2 CO2, bet tas, ka kamīni ir, ja? Nē, CO2, ja tu domā par ugunsdrošību. Nē, gaisa, ka, piemēram, tev ir, kamīns iekšā un to tas tvans, ne, vai? Nē, viņš jau arī, viņam tur vairāk kritērija, arī mitrumu tai skaitā, un viņš visus tos apkopo, un tad viņš parāda, kas konkrēti neatbilst gaisa kvalitātei. Tur nav tā, ka tikai viens kritērijs, viņi ir vairāk kritēriju, un tad var forša aplikācija apskatīties. Sanāk, ja, piemēram, paņem, ir tavs ideāls klients, kurš grib no tevis visus paņemt.
Galvenais, lai klientam ideālais klients ir tas, kurš saprot, ka viņam to vajag, un tad mēs viņam arī iedodam, jo man mērķis nav kaut ko pārdot, ko klientam nevajag, jo tas nav ilgtermiņā, un klients arī būs dusmīgs. Ideālais klients ir tas, kurš saprot, ka viņam to vajag, un es to varu viņam piedāvāt un iedot, un viņš būs priecīgs, un es būšu priecīgs. Super. Un šādam klientam viņam būs ir iespēja vienā aplikācijā to visu skatīties. Mums ir izstrādāta arī sava aplikācija, jo bija tā, ka klientiem nepatika, kad ir jāuzstāda dažādi brenda aplikācijas, jo katrs piegādātājs iet ar savu aplikāciju. Un bija mums pieprasījumi, kad vajag no 3 aplikācijām, lai tas būtu viena aplikācija. Un kā to izdarīt? Tad nācās taisīt savu aplikāciju un visu to integrēt. Tāpēc mēs tagad daudz ko integrējam savā aplikācijā. Un tas nāca no mūsu klientu pieprasījumiem. Tātad mēs uzklausām klientus un cenšamies arī realizēt tās vēlmes, ko viņi grib. Tā varētu būt tā mērlīnija, kur jūs sākāt, ar ko jūs sākāt un kā ir tagad? Kad tagad ir tāds modernizēts, ir zvanu centrs, ir aplikācijas. Es uzskatu, ka bez tā, kur mēs esam aizgājuši, mēs nevarētu pastāvēt, ja mēs tikai būtu uz fiziskās apsardzes, jo bija arī daudz lieli uzņēmumi apsardzes 90. un 2000. sākumā, kas šobrīd vairs nav tirgu, nepastāv vienkārši. Jā. Un skaidrs, ka laikam ejot, vajag saprast tās tendences, ko tirgus grib, un attiecīgi arī tad pielāgoties un sniegt to, ko tirgus grib arī tāds nodrošināt. Ar ko jūs atšķiraties no citām apsardzes firmām? Tavuprāt, lielākās atšķirības? Šobrīd, ka mēs neesam lielākie, tas ir labi. Kāpēc? Mēs esam gatavi individuāli strādāt ar katru klientu, mums rūp katrs klients un attiecīgi izrunāt tās detaļas, kas un kā. Attiecīgi mums mazāk birokrātija, un ja mums mazāk birokrātija un mazāks birokrātiskais štats nodaļu uz nodaļas un tā tālāk, es uzskatu, ka mums arī cena var būt konkurētspējīgāka. Latvijā cena tomēr ļoti noteicoša un klientiem daudziem vajadzīga cena, ja mēs par tehnisko apsardzi. Par fizisko apsardzi runāt, tur cenas ir zemas, tāpēc mēdz gadīties arī tā, ka mēs ar klientiem runājam, viņi saka, ka mēs gribam iedot tādu cenu, mēs sakam, tādu cenu mēs vairs nevaram, jo katru gadu cenas arī mainās un attiecīgi darba izmaksas, ja mēs runājam par fizisko apsardzi, tad gaidām labāku laiku. Kādas ir bijušas līdz šim lielākās grūtības izņemot ekonomiku uzņēmumā, ar kurām tev ir nācies saskarties nevis saviem vecākiem, bet tev pašam? Izņemot ekonomiku, skaidrs, ka laikam mēs saskaramies ar grūtībām, bet tas ir tās normāls process arī tehniskiem kaut kādiem momentiem, kad kaut kādas integrācijas kaut ko nesanāk, tad vajag konsultēt, ņemt ārpakalpojumus, programmētājus un citus uzņēmumus, konsultēties pie viņiem. Bet tās pat nav grūtības, tas ir tās darba process, un es to uztveru kā vienkārši, ja ir jāatrisina, ja mēs tagad nemākam to atrisināt, tad meklējam soļus, kā vajag atrisināt, un attiecīgi, māk, ja ir kaut kāds jautājums vai kā cits saka problēma, man labāk patīk vārds situācija, jā. Un ja ir konkrētā situācija, kuru vajag atrisināt, tad vajag vienkārši nofokusēties uz to un izdomāt, kā to situāciju risinās. Tad, kad notika pārējie, jo šobrīd sanāk tā, ka tu esi uzņēmuma vadītājs, ja? Esmu gan vadītājs, gan arī oficiāli īpašnieks, jā. Bet pa vecākiem es vienmēr stāstu, runāju, lai neizmirstās un lai arī visi darba kolēģi to zina. Un tā kā arī es agrāk gribēju savu puses un tā visu to pavilkt, un tā tagad otrādi es gribu, lai mēs kopā strādātu, kopā visu, un arī pamainījās laikam ejot, arī pasmaļoties, arī to darba slogu paņemot uz sevīm, tad arī sapratne par to, un attiecīgi tagad vairāk runāju, ka vajag visiem kopīgi, un tā nevis es, jo viens, tu neko nevaru vajadzīgi. Tātad ģimenes locekļi plus visa komanda, arī uzņēmumā ir darbinieki jau, kuri kļuvuši mums kā ģimenes locekļi, jo tu ilgadēji strādā ar tiem cilvēkiem, tad attiecīgi no komandas ir ļoti daudz atkarīgs. Kā tev skatās uz to, kā ir uzņēmums mainījies? Tas jājautā viņam, bet es domāju, ka pozitīvi, vismaz man viņš kritiku neizsaka. Bet ir bijušas kādas sarunas vai, piemēram, tagad pieņem kādu jaunu lēmumu? Paveicās ar to, kad uzticējās man, un te mums kaut kā diezgan tā labi, par to paldies viņam, jo jāmāk arī uzticēties, jāmāk ir
arī ļaut pielaist kaut kādas kļūdas, jo gan jau ka arī kaut kādos lēmumos viņš redzēja, ka kļūdains lēmums, es tā domāju, bet viņš ir lai tas pasmel. Pasies, kā tu tiec galā, ja, ar sekām? Es domāju, jā, tas būs viņam jāpajautā, bet man intuitīvi tā liekas, ka dažos momentos tā bija. Ļoti daudz tehnoloģijas. Jā. Tas maksā lielu naudu. Nu, atkal, kad naudas nav pietiekoši un vajag kaut ko integrēt, tad mēs meklējam, kur tomēr rast risinājumu, lai to integrētu. Ja? Un arī partners, kas var palīdzēt to integrēt lētāk, nekā varbūt tur citi piedāvāt. Nu, tā ir tāda atkal māka. Ja tas patīk, tad risinājumi tiek sameklēt. Cik saprot, patīk? Ja? Patīk. Jā. Nu, atkal stāsts par komandu, jā, jo komandai ir jābūt dažādiem cilvēkiem, ir jābūt arī tādiem, kas, ja mēs par integrācijām runājam, kam tas ļoti patīk, vairāk nekā man patīk, kas ir tanī konkrētajā lauciņā gudrāki nekā es. Mums ir jau darbinieks arī, kurš nodarbojas ar integrācijām, viņam tas patīk, un ja viņam kaut kas interesē, viņam tu arī tur neprasīt, viņš pats mājās tur vēl sēdēs un visu meklēs, un tātad svarīgi ir atrast tādu komandu un cilvēkus, kam patīk un ir aizraušanās, jā, ar to darbu, jā, tas laikam ir tāds viens no atslēgas, kā saka, momentiem. Kas tev patīk visvairāk savā darbā? Kustība, jā. Man patīk bieži sanāk tikties ar klientiem dažādās vietās, objektos, braukāt pa Latviju. Attiecīgi nav tā, ka es atrodos vienā ofisā, visu laiku tur sēžu. Sanāk redzēt dažādus cilvēkus, uzņēmumus. Patīk ar viņiem parunāt par aktualitātēm. Patīk arī noskaidrot, kā viņu uzņēmēja darbībā, kā viņu sfēra jūtas, jā, tad pa ekonomiku parunāt. Tas patīk. Tas arī varbūt ir tas iemesls, kāpēc vēl naktī cēl telefonu, ja? Nu, naktī laikam arī iemesls ir tas, kad tā sajūta, kad tomēr, ka tu esi tā kā, neesi online, bet kad tu ne īsti kontrolē, bet ka viss kārtībā ir. Jo, ja telefons būs izslēgts, man būs morāli nepatīkamāk sajūta. Ja, piemēram, ja es lidoju atpūsties ar ģimeni uz ārzemēm, man nepatīk, ka man lidmašīnā ir telefons izslēgts. Ja, man tas rada domas tādas, tā kā ko man patīk, ka esmu online visu laiku. Un, kad esmu online, tev nekādu tāsku nav, viss tīrs, un tu saproti, tu esi online, nevienu zonu, un tad viss kārtībā, viss notiek, viss funkcionē. Kad tu neesi online, tev sākas domas, vai viss funkcionē, vai viss kārtībā, tas tā. Kādu domā tuvākajā vai tālākajā nākotnē tev ir mērķis tik līdz tam brīdim, kad uzņēmums funkcionē pilnībā bez tavas iesaistes? Vai tu to gribi vispār? Es gribētu, lai bērni arī to pārņemtu. Pirmkārt, otrkārt, es gribu strādāt ne tikai apsardzes sfērā, arī citās sfērās. Kādās? Ir saistītas sfēras, kur arī strādājam, jā. Ražojam logus, Mustang Construction uzņēmums. Varat iet construction.lv mājaslapā, tur pa logiem mēs tagad starp citu modernizējam mājaslapu. Šobrīd vecā mājaslapa, bet drīz būs jauna. Logu sfērā jāsanāca interesanti arī nokļūt, kad 2015. gadā taisījām, kur mums tagad call centers, ēku, bija nepieciešams noteikts apjoms arkveidīgo logu. Baigā bija summa, un te tas tās arī kā ar integrācijām. Tad tev ir kaut kādas tāmas izmaksas, un attiecīgi tu domā, varbūt pašam tad ir jāstājas. Tad tā no 15. gada iegājām logu sfērā, un lētāk beigās tas nebija. Bet, toties, jā, tagad darbojamies, un ir cita sfēra, jā, tātad, te kaut kur man iesaistas tas režīms, jā. Man liekas, ka es pats varu lētāk, un tad es mēģinu darīt, un eju jaunās nišās, mēģinu iedzināties, un pats ar rociņām arī kaut ko padaru, un pastāv pie tiem aparātiem, un taisu logus tā, ka, ja vajadzīgi logi vai durvis arī droši mūsu saistītiem uzņēmumam, labprāt. Noteikti būs drošākie logi, ja? Pa drošākiem, tas ir, ja ir kopā ar apsardzi, tad viņi ir drošākie, jā. Bet jā, ir tātad arī citas sfēras, un jā, par to varam kādā citā intervijā droši vēl parunāt, ne tikai par logiem. Jā, īstumā intervija ir galā. Tad nākošais pie mums jābrauc uz call centru ciemos, ja? Jā, obligāti. Uz nākošo interviju. Jā, obligāti.
podkāstu vēlējos noslēgt ar Winstona Churchilla teicienu. Viņš ir teicis to, ka drošība nav bīstamības neesamība, bet apziņas klātbūtne. Tāpēc es novēlu tev daudz apzinīgus klientus, kas redz vērtību tavā darbā. Paldies! Paldies, ka ieradies, Edgar!